Tas bija ļoti vienkārši. Man māma, kad es beidzu skolu, man māma uzdāvināja fotoaparātu. Un tā bija dāvana beidzot vidusskolu. Un līdz ar to es sāku arī, tad, kad man tas fotoaparāts bija, es sāku mācīties fotografēt. Jā, es pamazām sāku. Tad es aizgāju tramvajnieku tajos mācību kursos, tramvaju trolejbusu pārvaldē bija. Tad es aizgāju uz VF klubu, kur es mācījos pie Birkmaņa. Tad arī tādos krusos vakaros. Un tur Rīgas klubā, un tad faktiski es Ogres klubā. Es neesmu beigusi, man nav tāda izglītība, kur būtu tāds diploms, tad man jāsaka, ka es ļoti daudz mācījos no fotogrāfiem, kas bija Latvijā. Un tāds viens no lielākajiem, teiksim, tāds, kas varētu būt mans skolotājs, bija Egons Spuris. Un jāsaka, arī liela nozīme bija Andrejam Grantam un visai tai Ogres klubu kustībai, jeb Ogres klubām, kas mācīja domāt, redzēt, analizēt. Viņam nebija, man liekas, man nebija īsti pārliecības sākumā, kāpēc es bildēju. Es vienkārši bildēju, tāpēc, ka man patīk to darīt. Un man patīk satikt cilvēkus, runāties un klausīties, ko viņi tur stāsta par dzīvi, un es varbūt pavadīju daudz laika viņiem. Bet to, ka es piefiksēju kaut kādu realitāti, tas man nāca krietni vēlāk. Es domāju, tas varbūt bija tikai kaut kādos 80. gadu beigās. Kaut gan es jau bildēju bijusi vai kaut kāds vairākus gadus, bet tās saprašanas, ka es kaut ko dokumentāli piefiksēju, man īsti nebija. Bet tas attīstījās droši vien ar gadiem, jo tagad es arī saprotu, ka es ko fotografēju, tas tomēr paliek tāds, tas mirklis ir apturēts, viņš ir tomēr balstīts uz dokumentālo bāzi. Tas ļoti vienkārši. Es lietoju statīvu, mazjūtīgas filmas, eksponometru un ļoti ilgi fotografēju. Un faktiski es arī lietoju tikai dienas gaismu. Tas ir, bet tas sanāca pilnīgi kaut kā ļoti vienkārši, jo braukājot riņķī, tu nekādas mākslīgās lampas nevarēja paņemt un nekas tur īsti uz vietas nebija, tā ka tas vienkārši pats par sevi sanāca, ka es izmantoju dienas gaismu. Un statīvu lietoju, ja bija tumša diena, tas viss pilnīgi bez kāda, vienkārši tā sanāca, un pēc tam es vienkārši to arī turpinu izmantot. Nē, ir jau vesels strīpa cilvēki, kas savu darbu teiksim, kādā ziņā, ir laba teorētiskā bāze. Ja, un es vienmēr abrīnoju tādus cilvēkus, jo viņš tik kārtīgi, pilnīgi teorētiski visu var pamatot. Man tā nav. Ja, es neesmu teorētiķi, tas noteikti nav, bet ja sākumā es nezināju, kāpēc es bildēju, teiksim, tas bija vairāk intuitīvi vai vienkārši, pat ne intuitīvi, es darīju un fotografēju to, kas man patīk. Un man ir jāsaka, ka es tāpat turpinu. Es daru to, kas man patīk, un es bildēju to, kas man patīk, un es varu teikt, ka tas man dod baigo prieku. Ja, jo man liekas, ir ļoti būtiski, ja tu dari to, un satiec tos cilvēkus, ar kuriem tev prieks būt kopā. Vai tu pat nevari pateikt, ka prieks būt kopā, bet ar kuriem ir labi būt kopā. Un tas jau pat nav svarīgi, vai ko dari, vai tu fotografē, vai vienkārši runājies. Ja? Bet es arī nekad nevarētu strādāt, teiksim, vai žurnālistikā, vai reklāmā, jo esmu pārāk lēna. Es visu daru ļoti lēni. Ja, es fotografēju lēni, es kolekcijas taisu ilgi pa 5 gadi. Ja, kur žurnāls man turēs? Man patīk tāda būšana. Man ļoti patīk, jo tas fotografēšanas process, jebkurā gadījumā, arī laukos vai tāda pilsēta, viņš ļoti īss. Ja, uzliec statīvu, kas tur nomēr gaismas un nofotografē. Tas jau nav ilgi. Bet tas viss būšanas laiks kopā, tas ir interesants un tas man patīk. Vismaz par fotogrāfiem es varu pateikt, ka man liekas, ka mums ir ļoti daudz labu jaunu fotogrāfu. Ir pilnīgi, par kuriem vienkārši ir prieks. Un ka tā situācija fotogrāfijā, man liekas, ka viņa ir laba. Tāpēc, ka autori ir strādā un cepuri nost. Man liekas, galvenais ir strādāt. Un ja ir iespēja māksliniekam strādāt, ja viņam ir iespēja, tas ir ļoti būtiski. Vai viņam būtu iespēja strādāt. Ja, jo teiksim, tagad varbūt idejas un var braukt un ceļot un skatīties un varbūt dažādas idejas, un viņas varbūt vieglāk realizēt kā padomju laikos.
Bet varbūt man tikai tā liekas. Bet, jā, man liekas svarīgi, lai svarīgi strādāt. Un es atceros, kas man ir palicis prātā, ka man teica, un to es toreiz tā īsti nesapratu. Egons Pūrs, viņš kādreiz man teica, ka nav svarīgi ne izstādes, ne grāmatas, svarīgi ir iespēja strādāt. Un es toreiz to nesapratu. Bet tagad es varu teikt to pašu, ka visforšākais tāds, ja tu vari strādāt. Tas izklausās, kamēr pats to nesaprot, kamēr es to nesapratu, es to nevarēju, es domāju, kā tas ir, taču gribās izstādi un viss, bet ir pagājis laiks, un tu saproti, ka tas, ka tu vari strādāt, tā ir baigā vērtība, ka tu vari pats kaut ko darīt. Un tā kā, jā, tas ir būtiski, lai ir iespēja strādāt visiem.